Sveicināti visi, kas mūs klausās. Sākam mūsu otro atklāti par šizofrēniju ierakstu, kurā mēs dalīsimies ar savu pieredzi. Es, Ilze, mamma, manam vecākajam dēlam pirms 20 gadiem tika noteikta šī diagnoze, un mans sarunu biedrs ir... Sveiki visiem, mans vārds ir Dainis, un es jau vairāk kā 10 gadus dzīvoju ar diagnozi šizofrēniju. Tātad, principā man nepatīk lasīt, bet pirmo reizi es ļoti tur raustījos, jo es uztraucos, tā kā man ir tāds rakstīņš te priekšā, un es centīšos mazāk skatīties, jo principā es esmu no tām runātājām, kurām patīk runāt, un mani grūti apstādināt, tāpēc es Dainim lūdzu, lai miedz ar aci, ka es esmu aizrunājusies, jo šī tēma man ir ļoti emocionāla, un kad es sāku, citreiz es neatceros vairs, ko es sāku, nevaru nobeigt, un emocijas pārņem. Un ne tikai man, es zinu, ka šo sarunu gaida daudzi. Tātad šodien mūsu sarunas tēma būs slimnīcas, mūsu gadījumā tās ir psihiatriskās slimnīcas un zāles. Tātad mans pirmais jautājums Dainim. Tava pirmā hospitalizācija. Un uzreiz jautājums tāds, kā tu nokļuvi slimnīcā, vai labprātīgi, vai piespiedu kārtā? Jā, no pirmās hospitalizācijas ir pagājis jau krietnes laiciņš, tie ir 11 gadi jau. Tas bija Latvijā, Rīgā, kur pēc šķiršanās ar draudzeni man bija ļoti grūta situācija dzīvē, ļoti pārdzīvoju, un tad viss beidzās ar to, ka es sarīkoju nekārtības vienā viesnīcā Rīgas centrā, un tad attiecīgi ieradās gan policija, gan ātrā neatliekamā palīdzība un nogādāja mani šī gadījumā piespiedu kārtā slimnīcā. Tātad, jā. Labi, tātad nākošais jautājums. Kādas ir tavas spilgtākās sajūtas un atmiņas par šo laiku slimnīcā? Tajā pirmajā reizē es biju diezgan nošokēts, ka mani tur aizveda un es īsti nezināju, kas notiek. Tur lielākoties bija tāds, kas īsti ir ar mani noticis, un tad es centos vispār aptvert to situāciju, jo tas ir psiholoģiski ļoti smagi, jo es mēnesi netiku ārā, es biju piespiedu kārtā slimnīcā ievietots, un man bija jāārstējas, un pagāja ļoti ilgs laiks, kamēr es pieņēmu to diagnozi, kuru man toreiz uzstādīja, kas ir F20 paranoidā šizofrēnija. Jā, manam dēlam ir tieši tas pats. Man vēl tāds papildus jautājums. Tu bišķiņ sastīns, es kustos vēl. Tad, kad tu nokļuvi pirmo reizi, vai tev bija uz rokas tavs telefons? Teiksim, tu biji jau tādā psihozē, vai tev atļāva telefonu lietot? Pirmā reize tas bija 2014. gads, tātad sen, bet... To telefonu man visas iekārtas elektroniskās un visu, ko var man principā atņēma, un pirmo nedēļu, pirmās 7 dienas es pavadīju tādā tā kā uzraugāmajā palātā, kuras bija kopā ar, manuprāt, 5 citiem pacientiem, un visu laiku tāpat atradās kāds no personāla, kas tā kā uzraudzīja mūs visus, lai tur viss ir kārtībā, un man nebija ne telefons, nekas, bet man varēja tā kā apciemot, man varēja piezvanīt uz slimnīcas numuru, tā kā pavisam izolācijas gluži nebija gan. Jā, bet kāpēc es tev to jautāju? Tāpēc, kad man arī tas bija šoks, manam dēlam arī tas bija šoks, bet pie viņa bija telefons, un viņš visiem zvanīja un sūdzējās, un sauca advokāts, ka tā ir netaisnība, ka viņu pret viņa gribu ielika slimnīcā. Un es pie sevis domāju, labāk, lai viņam nebūtu bijis tas telefons, jo tie, kas nezināja, un arī mēs nezinājām, ka tāda slimība ir, un pēc tam tikai bija diagnoze, viņš zvanīja nepārtraukti visiem, un viņš pilnībā, kā tu pats saki, nepieņēma slimību, un viņš uzskatīja, ka viņš ir netaisnīgi pret savu gribu ielikt slimnīcā. Tad šī jautājumā tavas sajūtas vai bija līdzīgas vai savādākas? Es teiktu, pēc tā, ko tu aprakstīji, ka ļoti līdzīgas, ka man arī bija tā vēlme tā kā tikt pie ierīcēm un sazināties ar apkārtējiem, tāpēc cik vien es varēju, es izmantoju
kolēģu blakus līdzās esošo cilvēku telefonus, aizņēmos, pajautāju datoru, kādam rakstīju Facebookā vēl kaut kur, lai tikai sasniegtu ārpasauli. Bet, jā, to visu man ar laiku teica, ka tu man jānomierinās, ka tas nav nepieciešams. Un tad attiecīgi tad jau pēc tam es sapratu, ka nav īsti jēgas rauties tajos tīklos un Facebookā, un kur tur es rakstīju visu pēc kāds, ko varēju ierakstīt, un arī zvanīju, kam vien es varēju piezvanīt, bet to es ātri sapratu, ka no tā īsti nebūs nekāds labums ne man, nekādam citam. Un kā tu pats teici, tu sākumā nepieņem. Tātad tā ir tava pirmā reize, tev ir šoks. Tu pats teici, ka tev uzreiz pēc pirmās reizes uzstādīja šo diagnozi. Mēnesis, tas ir ilgs laiks, no acīm redzot, tev deva zāles slimnīcā. Un tātad pēc mēneša tevi izlaiž ārā. Kā tu juties pēc slimnīcas atšķirībā no tā, kādā stāvoklī tu biji, kad tevi tur ielika iekšā nelabprātīgi? Un tagad tev laiž ārā dzīvē, kādas bija tavas fiziskās un, teiksim, emocionālās sajūtas? Man jebkurā gadījumā bija nozīmēta obligātā ārstēšanās ambulatori, arī pēc izrakstīšanās, tā kā man bija piespiedu kārtā jāturpina ārstēties. Jāapciemo psihiatrs reiz mēnesī, un man bija ambulatorā piespiedu ārstēšanās manā gadījumā. Bet tu teici, ka... grūti pieņemt. Jā, bet tanī brīdī tu vēl nepieņem. Tu gāji uz tām pieņemšanām pie daktera regulāri, jo manam dēlam arī teica, ka jāiet. Viņš varbūt vienreiz aizgāja, un viss, un negāja, un gāja pakaļ nedziedāja. Nē, es negribēju nekādas nepatikšanas, tāpēc es klausīju un gāju uz tām vizītēm, kad vien man viņas bija nozīmētas, runāju psihiatru, tad, man bija tie medikamenti, kur toreiz dzīvoju vēl ar vecākiem, un tad viņi tā kā uzraudzīja, lai es tiešām viņus dzeru. Un tāds tas sākums bija, bet vēl pagāja daudzi gadi, kamēr es biju gatavs pieņemt, ka tā ir slimība, ka tas ir kaut kas ir jāārstē. Bet pēc slimnīcas pirmo reizi tu uzreiz sāki regulāri dzert zāles? Teiksim, pats tā nepārtraukti, kā tev dakters lika? Man visu laiku uzraudzīja vecāki, tā kā pats jau es tošien nebūtu varbūt dzēris, bet tā kā man visu laiku atgādināja, tagad to jāiedzer, tad tas viss sākums bija ar tiem izrakstītajiem medikamentiem, ko es arī tad sakoju līdz tām receptēm, kādās devās, kā bija jālieto. Jā. Bet vai ir bijis tāds brīdis, ka tu pārtrauc dzert zāles? Labi, sākumā vecāki tev sekoja, un pēc tam tu nolem viss. Es tomēr neesmu slimš un nedzēršu, tad tomēr visu šo laiku dzēri zāles. Nē, šis ir ļoti liels laika nogrieziens, un bija arī periodi, kad es vienkārši nelietoju zāles, jo likās jau, ka viss ir kārtībā, kad ir tāds stabils stāvoklis, un tad jau viss var vairāk nedzert. Bet tad es tur atkal nāca nākamās epizodes, nākamās problēmas ar veselību, un tad tev tā kā met atpakaļ, ja tu tās zāles nelieto. Jā, tad man vēl tāds jautājums. Es zinu, ka manam dēlam pēc slimnīcas bija tāds periods, kad viņš ļoti daudz gulēja un bija tāds pilnīgi, tāds tā kā nogurums, nav interese, nespēja koncentrēties. Mēs visi domājām, ka tas ir slinkums. Man pagāja kādi 10 gadi, kad es sapratu, ka tā ir reakcija pēc slimnīcas, pēc tā sazāļošanas, un tad paiet kāds mēnesis mājās, kad viņš sāk atgriezties un tā motivēt sevi kaut ko darīt un rīkoties. Kā tev bija? Pirmie kaut kādi gadi bija ļoti grūti, kad man nāca miegs cauri dienu. Es nevarēju principā pamosties, visu laiku bija tāds tā kā pusmiegā, pusaizmīdzis. Tā es mēģināju kaut kā kulties cauri dienām, bet enerģijas bija ļoti maz, un tad arī, ja nav enerģijas, ja nāk miegs, tad neko vairāk arī negribās, kā tikai aiziet nosnausties vai pagulēt. Jā, un kaut kā, mans dēls to saistīja ar to medikamentu lietošanu, un tas bija daļēji arī iemesls, kāpēc viņš pārtrauc, viņš vainoja zāles. Kā
tev bija? Nu, arī tu teici, kā tu jūties labāk, te liekas priekš kam zāles, ja, un pārtrauc, un ceru, ka vairāk nekad neatkārtosies. Arī kaut kā līdzīgi tas bija. Es teiktu, ka līdzīgi, jā. Jā. Nu, Labi. ko es vēl varu piebilst? Nu, vai tavā pieredzē, nu labi, manam dēlam 20 gadi, tev apmēram 10, vai tev tika nomainīta zāles arī, teiksim, vai dakteri teica, varbūt šitās labāk iedarbosies un tu labāk jutīsies? Nu, man tika mainītas, jā, man tika mazinātas tās devas pēc slimnīcas, lai būtu vairāk enerģijas. Un tad man tika noņemtas kaut kādas nost, kaut kādas devas samazinātas, un tā man principā, tā kā es tajās ārsta vizītēs regulāri tā kā sūdzējos par to miegu, par svara problēmām, tādām lietām, tad man arī centās visu laiku tā kā kaut ko pielāgot, salāgot tos medikamentus, lai mazāk nāk miegs, lai ir vairāk enerģijas, bet tāds pilnvērtīgi ar enerģiju tajos pirmajos gados bija ļoti grūti. Jā, ja vēl kaut kādos brīžos centos iet uz darbu strādāt, tad bija vispār tā, ka tikai darbs un gulēšana un nekas vairāk, nekam vairs nav laika un enerģijas. Jā. Nākošais jautājums. Pēc cik ilga laika tu nokļuvi atkal slimnīcā? Tātad no pirmās reizes? Jā. Ja pirmā reize bija 2017. gada janvāris, kad es biju slimnīcā, tad nākamā reize bija 15. gada janvāris, kad pagāja gads. Gadu vēlāk es jau biju atpakaļ jau Rīgas slimnīcā. Tad pirmo reizi, kurā slimnīcā tu nokļuvi, tā nebija Rīgas? Pirmā arī bija Rīgas, un otrā reize arī bija Rīgā. Jā. Gads, jā. Nu, manam dēlam bija 3 gadu starpība, un pēc tam ar vien mazāku starpību, un tad jau citreiz gadā 2 reizes. Un tu teici, ka tu arī esi bijis apvienotajā karalistē. Kā tu tur nokļuvi slimnīcā un ko tu darīji apvienotajā karalistē? Ja Anglijā, vieglāk būtu teikt. Jā, Anglijā nonācu arī tādā, var teikt, jau izmainīts apziņas stāvoklī, jo īsti vesels es tajā brīdī nejutos, bet tas bija, varētu būt 2017. gads. Tātad kaut kādus pāris gadus vēl pēc slimnīcas Rīgā, tad es aizbraucu uz Angliju, lai būtībā sāktu jaunu dzīvi. Tāda bija tā pamatdoma. Es pārdevu, man bija to laika spoguļkamera, kuras pārdevu par kādiem 600 eiro. Tad par to naudu es nopirku vienvirziena lidmašīnas biļeti uz Angliju un devos meklēt darbu ārzemēs. Tāds bija tas plāns, pilnīgi bez plāna. Galvenais tikt projām, varbūt man kaut kur ies labāk. Jā, nu, man atkal bija tā, ka arī dēls nopirka biļetes uz Indiju, bet mēs pierunājām, un arī tad jau viņš bija tādā fāzē soli no epizodes, bet mēs kaut kā viņu apturējām, jo es esmu pilnīgi pārliecināta, ka viņš neatgrieztos no turienes. Tātad tu aizbrauci, jo tev likās, ka tur tagad viss būs labi, un nokļuvi slimnīcā. Kā tu nokļuvi slimnīcā tur? Jā, tur tas stāsts bija tāds, ka man bija tie līdzekļi, cik man bija, kaut kādi pēc lidmašīnas biļetes iegādes un tādiem izdevumiem. Man bija kaut kur 200 tās britu mārciņas palikušas dzīvošanai. Un tad es tā kā jau biju atradis to darbu, kas būtu tā kā door-to-door pārdošana, kur cilvēks pārdevējs staigā no vienām durvīm pie nākamajām un cenšas pārdot produktu vai pakalpojumu. Un tad tādu darbu es tur biju atradis, un man jau būtu bijis jāsāk strādāt, bet man bija beigusies nauda. Un tad es atkal devos uz viesnīcu, kad līdzīgi kā Rīgā bija tā situācija, arī bija viesnīca. Jā. Nu, tur man tā kontrola pār ķermeni bija lielāka, un es gluži nekādas mēbeles negāzu riņķī, bet vienkārši uzvedos neadekvāti. Līdz ar to viesnīcas personāls izsauca policiju, kas mani nogādāja ārstniecības iestādē. Un tālāk jau es nonācu arī psihiatriskajā slimnīcā. Ja sākotnēji man aizveda uz parastu slimnīcu, tad pēc pirmās nakts tur man piedāvāja tā kā ārstēšanos psihiatriskajā slimnīcā. Es teicu, labi, es esmu gatavs ārstēties, tad vediet mani un tad redzēs, kā man ies. Jā.
Nu, un tad, kad mēs sarunājām sākumā, kad mēs nekritizēsim dakterus, nesauksim vārdā, viņi tomēr dara abrīnojumu darbu. Man liekas, ka psihiatri un vispār šī slimība ir tāda, ka neviens jau tev paldies neteiksi. Vai nu ar pacientu ir grūti, tad vēl pacientu vecāki jāaudzina, kuri neklaus un zina vislabāk, un tad vēl sabiedrības likumi un normas, kas jāievēro. Nu, tas ir viens, bet jautājums tomēr ir salīdzinoši Latvija un Anglija. Kādas tādas lielākās atšķirības tu vari pateikt starp psihiatrisko slimnīcu Latvijā un tur? Nu, tas, kas ir, man uzreiz nāk prātā, ka man Lielbritānijā man bija pašam sava privāta palāta ar dušu, kas man ļāva tā teikt nebūt kopā ar citiem, bet tā kā lielāko daļu laika pavadīt tomēr individuāli savās telpās, kas man deva tādu tā kā privātumu un tādu tā kā papildus drošību, ka manā tajā palātā pat ārsti īsti nevar nākt iekšā, ja es to nevēlos. Tas bija tāds papildus tādu patīkamu sajūtu, ka tā savu palātu un tas respekts pret mani, kad neviens man nejaucās iekšā. Un, ja tu pats tā vērtē tavs stāvoklis, ka tu biji Latvijā, bija vieglāks vai smagāks, vai tā ārstēšana, un kā atšķirās no Latvijas un tur? Nu, tur ir grūti pateikt. Manā skatījumā ir tā, ka ir vairāk tā likumdošana arī sakārtot, jo man tika Lielbritānijā nodrošināts advokāts, kas tā kā pārstāv manas tiesības slimnīcā, un arī tas, ka es varu jebkurā brīdī sūdzēties, un mani jebkurā brīdī arī tā kā uzklausa, un tur mums arī bija katru nedēļu tāda tā kā iekšējā slimnīcas sanāksme, kur pacienti kopā ar medicīnas personālu izrunā, ko mēs varam uzlabot, kā mums iet, un attiecīgi tad tā sadarbība ir tāda tā kā ciešāka starp medpersonālu un pacientiem. Jā, nu šitas ir tas jautājums, kas mani diezgan tā mulsina. Arī manam dēlam tika piedāvāts advokāts, un tas bija Glāzgovā, un viņš arī paņēma to advokātu. Kā tev bija? Tu paņēmi to advokātu slimnīcu, ko tev piedāvāja? Nu, man neko daudz, es izmantoju vienkārši to vienu sarunu ar to advokātu, bet lielos vilcienos man neko daudz tas advokāts nepalīdzēja. Tāpēc, ka man nebija nekādas, ne es maksāju nodokļus Lielbritānijā, ne es esmu pilsonis, nekas. Līdz ar to man vienkārši piedāvāja apmaksāt lidojumu atpakaļ uz Latviju. Un tas arī būtībā viss, ko man piedāvāja tur ārzemēs. Jā, nu man pārsteidz tas, kad mans dēls zināja, ka viņam ir problēmas un bija slimnīcā jau vismaz 7 reizes. Pirms tam es teicu, nu kāpēc tu ņem to advokātu? Tas valstī gan izmaksā lielus līdzekļus, gan dakterim jāsēž un jāraksta, jo ideja ir tāda, ka viņš noliedz, ka viņš ir slims, tātad viņam ir vajadzīga tāda iekšējā tāda kā tiesa un advokāts, kad dakterim jāpierāda, ka viņš ir slims un ka viņam jāatrodās slimnīcā. Un tas dakterim prasīja ļoti daudz stundas rakstīt visus tos papīrus, un, mana dēla atbilde teica, kāpēc neizmantot, man vismaz ir ko darīt, sapucēties, tur stāvēt tā kā tiesas priekšā, un, protams, kad dakters pierādīja, kad viņam ir jāpaliek, un es domāju, ja tā ir ārkārtīgi atkal naudas tāda izšķēršana pēc cilvēkam, kuram tomēr ir diagnoze, un jau vairākus gadus, un viņš tomēr, tās ir tās cilvēku tiesības, kas būtu jāievēro, ja, teiksim, nav zināms, ka cilvēkam ir šī slimība, bet ja tas ir zināms, man tas likās tā ļoti jocīgi, ja tas tā kā vairāk tā kā teātris bija. Bet, labi, līdz ar to arī mūsu daktariem ir ļoti grūti, ja te ir tās cilvēku tiesības, un jebkuram tas ir ļoti grūti saprast, kurā brīdī tas radinieks saka, jā, mans dēls vai meita vai kas ir slimi, vai arī viņš to dara ar nolūku, ja, un tā ir ļoti plaša tēma. Es pat atkal sāku, un tagad es nevaru nobeigt, tāpēc man jālec uz nākošo jautājumu. Tātad tu nolīmi lietot zāles. Tagad man ir šī sakarā. Tu esi ļoti nosvērts, mierīgs, apdomīgs, un es vāros un emocionāli un tā tālāk un tā tālāk. Labi. Doma tāda.
Tā, nu, protams, ka var būt. Es domāju, man jāpries, kur ir tavs terapeits, un man ar viņu vajag, jo tas ir kolosāli. Tātad tu esi, vai tās ir zāles, vai tās ir izmainījušas tevi, un terapija, tu teici, ka tu ej pie terapeita vienreiz, vai tas palīdz, un jautājums bija, protams, ka palīdz. Man arī vajadzētu palīdzēt mazāk runāt un vairāk domāt. Bet vai zāles pēc tavām domām ir izmainījušas tavu personību, vai arī tieši to veidu, kā tu komunicē ar pārējiem, vai zāles tomēr ir atstājušas iespaidu? Nu, tā nopietnā ārstēšanās, kad es sāku apzināties, ka man ir saslimšana un ka man nepieciešama palīdzība un atbalsts, tas sākās tad, kad es satiku savu pašreizējo sievu. Un tad tajā brīdī tad es arī sāku, tā teikt, pēc pilna plāna ārstēties, gan sapratu, ka jālieto medikamenti, gan arī vispārējais, kas nāk līdzi, kad ir jāievēro dienas režīms, kad vajag fiziskās aktivitātes, darbu un tādas lietas, kas iedod tādu tā kā dienas ritmu, kas ir ļoti veselīgi cilvēkiem. Jo savādāk, ka tu vienkārši caurām dienām esi gultā, atpūties, guldi, neko nedari, tad arī nekas nemainās. Līdz ar to man bija tāds tā kā spēriens pa pakaļ, ka tagad jāsāk darīt, un tad no 19. gada es sāku paralēli savam psihiatram apmeklēt arī KBT terapeitu, un tas tagad sanāk 6 gadi, kopš man ir gan psihiatra atbalsts, gan psihoterapeits. Un tad tādā veidā arī ieviesām dzīvē dažādas lietas, kas palīdz uzturēt to dienas ritmu, to režīmu. Galvenais ir miegs, protams, lai ir kvalitatīvs un ir tās 8-9 stundas, un tad pārējais jau pamazām nāk klāt, enerģija atgriežas un var veidot ģimeni un dzīves un turpināt ar visu to, ka ir tā saslimšana. Kolosāli. Man vienkārši prieks Tāņa par tevi, un es domāju, ka tu esi īsts piemērs tiem, kas varbūt klausās vai vecākiem. Atgriežoties pie režīma, es arī sapratusi, ka tas ir ļoti svarīgi. Un arī tad, kad es vēl neko nezināju, es saku, man ir 20 gadu pieredze, guļ, es mēģināju tur tā lēnām, bet tas, ka tev ir jāceļās un jāizdara tas darbiņš, un es sapratu, ka arī viņam tas palīdzēja, kad ir dienas plāns, ka tas ir jāizdara, un kaut kā tā rutīna palīdz, tikt ar dzīvi, to reālo dzīvi, tieši tā rutīna, nevis padošanās vai rutīnas izjaukšana, bet kaut kāda dienas kārtība tā palīdz. Un vai nav arī tā, ka es tā pārlikšu atpakaļ, ka tās psihozes sākās, teiksim, kaut kāda stresa ietekmē, tad tu pārtrauc ēst un pārtrauc gulēt, un tad tas aiziet lēnām uz to psihozi. Tieši tā negulēšana, visvairāk negulēšana, neēšana un tā ieiešana sevī, noslēgšanās. Jā, ja kaut ko izņem ārā no tā dienas režīma, un miegs noteikti tas ir pats svarīgākais, kas vien var būt, jo smadzenēm ir jāatpūšās, un ja naktī maz guļ vai neguļ vispār, tad tas ir visdrīzākais ļoti ātrs ceļš uz nākamo psihozi, jā. Un tu tomēr strādā, ir ļoti daudziem vislielākā problēma, ka cilvēki ar šo diagnozi nespēja koncentrēties, nespēja, teiksim, jebkurā vidē, kur ir stress, kur jāpakļaujās kaut kādiem tādām, noteikumiem un visiem. Kā tu tiec ar to visu galā? Es kaut kā tieku, man palīdz tas, ka man ir ļoti saprotošs darba devējs, kas mani nepārslogo, kas tomēr zina par manu saslimšanu un respektē to, ka man ir nepieciešams tāds mierīgāks režīms. Līdz ar to man ir tā kā savi uzdevumi, kurus es pildu, un es tieku diezgan labi galā, tāpēc, ka man tiešām ir tas atbalsts arī no darba devēja puses. Jā.
Jā, un tad vēl mēs te varbūt par to terapiju. Ko tev tā dod un vai palīdz? Sākotnēji, kad es gāju vienreiz mēnesī, tad tas bija stipri par maz, un arī tas, kad es līdz galam nebiju sapratis to, ka ir nepieciešams kaut ko mainīt dzīvē, ka vajag ārstēties. Un tad, kad es sāku iet ne tikai pie psihiatra, bet arī pie KBT terapijas speciālista, tad arī tā dzīve uzlabojās visvairāk, jo tad mēs varējām katru nedēļu izrunāt, ko darīt savādāk, kā medikamenti vēl projām bija tā kā psihiatra pārziņā, bet visu pārējo dzīvi, kas saistīts ar režīmiem, ar gulēšanu, ar dažādām tām terapijas metodēm, ko mēs tur izmantojam, tad to visu izdevās salāgot, un tad arī gāja tā dzīve uz augšu. Jā. Ja. Es domāju, ka mums vēl daudz tēmas priekšā, un varbūt tagad tikai pieskārsimies tam jautājumam, kāds būtu tavs vēlējums, padoms tiem jaunajiem cilvēkiem, kas ir nokļuvuši slimnīcā, kas arī saskarās ar šo diagnozi un noliedz un nepieņem. Kāds būtu tavs padoms, ko darīt? Mans padoms ir tomēr klausīties tuviniekus, jo tie tuvie cilvēki, kas mums ir, tie mums ir paši dārgākie un tuvākie. Un, ja tuvinieks saka, ka kaut kas varbūt nav gluži tā, kā vajadzētu būt, tad mēģināt pāranalizēt sevi, paiet cauri, kas ir tās lietas, kas ir savādākas, kas ir mainījušās, kaut kā pareflektēt, un tad tomēr sadarbībā gan ar ārstniecisko personālu, gan ar ģimeni, tomēr izdarīt secinājumus. Galvenais, es domāju, ir sākt tās sarunas, un kad otra lieta, kad nevajadzētu neko uzspiest, jo tas var radīt tādu tā kā pretreakciju, bet tādā savstarpējā, tādā cieņpilnā sarunā izrunāt tās lietas, un tad jau agrāk vai vēlāk sadzirdēs tas cilvēks. Jā. Un tāpat es tā padomāju, cik daudz slimību ir, kad cilvēkiem jādzer zāles, vai tas ir cukura diabēts, vai tas ir augsts asinsspiediens, un cilvēki to pieņem arī antidepresanti, viņi dzer, un viņi dzīvo, un viņiem tas palīdz, un varbūt, kad arī tā stigma, kad, labi, tā ir psihiska slimība, tā tomēr ir slimība, un vismaz sākt ar to, ka nenoliek to dakteru ieteikumu, ka tā zāles jālieto, jo tomēr var dzīvot normāli, un ja tā zāles nepalīdz, tad viņas var mainīt, un mūsdienās taču ir tik daudz iespēju dažādas zāles tādā ziņā, vai ne? Labi, Daini. Jā. Tā, tagad tev ir kaut kāds, tu esi skatījies kaut kādas, pagaidi, kā to latviski sauc, komentārus pēc mūsu pirmās sarunas? Pēc iepriekšējās sarunas zem YouTube video bija vairāki komentāri, lielākoties par to, ka ir lielisks sākums. Labi. Un nākamais bija par to, lai mums turpmāk izdodās un novēlē veiksmi arī. Tā kā paldies visiem, kas skatās, kas noskatījās pirmo, skatās arī šo epizodi un iespējams arī abonēs kanālu un turpinās mūs skatīties. Paldies visiem klausītājiem. Jā, paldies visiem, paldies, Daini. Jā, labi. Tā kā mēs atgriezīsimies ar jaunām epizodēm. Jā, paldies liels un uz tikšanos!